Pārstāvji no Ziemeļeiropas specializētiem žurnāliem somu Konevesti, norvēģu Bødregardsdrift un zviedru Traktortek sadarbībā ar kolēģiem no Nīderlandes izdevuma Trekker Dānijā salīdzināja 7 300 zirgspēku klases traktorus. Testa ietvaros tika mērīta gan vilces, gan jūgvārpstas jauda, un iegūtie rezultāti salīdzināti ar dzinēju jaudas datiem, ko 7 testēto traktoru ražotāji norādījuši specifikācijā savos bukletos. Šie rezultāti ir tikpat interesanti kā degvielas patēriņa dati, kas noskaidroti veicot mērījumus darbā ar jūgvārpstu. Taču, lai salīdzinājums būtu perfekts, jāaplūko arī AdBlue patēriņš. Turklāt, ņemot vērā atšķirības dzinēju un transmisijas vadības saspēlē, arī dinamiskie mērījumi praksē varētu sarindot rezultātus citādā secībā. Tomēr vairākums testēšanas laikā veikto vērtējumu izriet no traktoru izmantošanas praksē. Tās laikā testētāji lika traktoriem veikt visdažādākos darbus, kuru laikā tika detalizēti novērtēta gan vadība, gan lietošanas ērtums. Šajā nolūkā testa pirmajā daļā visiem traktoriem bija jādodas tīrumā, aprīkotiem ar visdažādākajām iekārtām, sākot no sējmašīnas ar izobusu vadību līdz pat pusuzkarināmam arklam. Lai vēl labāk varētu novērtēt, cik komfortabla ir strādāšana, tika veikta arī redzamības zonas mērījumi, kā arī trokšņa līmenis kabīnēs. Atšķirības starp izmērītajiem rādītājiem bija salīdzināmas ar praksē radušos iespaidu, lai gan šeit jāņem vērā, ka pārstāvētais Valtra modelis tobrīd vēl nebija nonācis līdz sērijveida ražošanai. Darbiem tīrumā testa otrajā daļā sekoja kārtīga izbraukšanās pa ceļiem. Līdztekus taisnu virziena inerces kustībai un gaitas komfortam, pārvietojoties 14 km garā apļveida maršrutā, tika fiksēts arī laika un degvielas patēriņš. Vairāk par šiem un citiem rezultātiem varat uzzināt, izlasot žurnāla Profil Latvija 2024. gada februāra izdevumu. Šajā nolūkā visērtāk ir žurnālu abonēt, lai nepalaistu garām nevienu numuru.